Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Mateja evaņģēlija 11. nodaļas. Jēzus teica: bet kam es šo cilti līdzināšu? Tā ir līdzīga bērniem, kas sēd tirgus laukumā un uzsauc saviem biedriem sacīdami: mēs jums stabulējām, bet jūs nedejojāt, mēs jums sēru dziesmas dziedājām, jūs neraudājāt. Jo Jānis atnāca, viņš ne ēda, ne dzēra, un tie saka, viņam ir ļauns gars. Cilvēka dēls atnāca, viņš ēd un dzer, un tie saka, redzi, kāds negausis un vīna dzērājs, muitnieku un grēcinieku draugs, un gudrība attaisnojas ar saviem darbiem. Tanī pašā laikā Jēzus iesāka runāt un sacīja: es tev pateicos, Tēvs, debesu un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un prātniekiem, un tās darījis zināmas bērniem. Patiesi, Tēvs, jo tā tavs labais prāts ir noticis tavā priekšā. Visas lietas man ir mana Tēva nodotas, un neviens nepazīst dēlu kā vien Tēvs, un neviens nepazīst Tēvu kā vien dēls, un kam dēls to grib darīt zināmu. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācājieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Āmen. Dievs Kungs atklāja arī mums katram savas lietas, dara tās saprotams un pieņemams. Mēs lūdzam, pieskaries ar savu garu katram no mums un atver mums šos vārdus, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Šodien lasījām, kā Cakārijas pravietojums par ķēniņa miermīlīgo iejāšanu Jeruzālemē uz ēzeļa mātes kumeļa mums rāda, ar kādām cerībām un paļāvību jūdi atgriezās no Babilēnijas trimdas. Visa tauta. To nevar saukt pat par krīzi, kas reāli viņiem bija visās dzīves jomās. Viss bija apstājies. Tas bija īsts iznīcības ceļš, kā tagad teiktu genocīds. Kas viņus veda, kas vadīja, kas rādīja ceļu, kas iedvesmoja? Vienīgā partija, kas toreiz bija Dieva partija. Un vienīgais, ar ko cilvēki sarunājās savā izmisumā, bija Dievs. Mēs varam nojaust, ko cilvēks var domāt dienām un nedēļām, ejot caur tuksnesi. Tas ir līdzīgi kā kuģojot vai tikai stāvot jūras malā vai kalna virsotnē. Tev priekšā un visapkārt ir Dieva varenība, un tā sevī ietver arī tevi. Tu to fiziski jūti tajā mērogā, kur esi sīks un neaizsargāts. Bet tuksnesī pie tā visa klāt vēl ir jūtama arī Dieva žēlastība. Jūdu tautas pārliecību par ķēniņa nākšanu un mieru starp tautām, jo viņi taču bija kara upuri aizvestie, var apbrīnot, bet var arī saprast,
lai ieraudzītu starp šiem ierastajiem tekstiem, ko no tā var mācīties un kas tieši mums šobrīd ir visaktuālākais. Saprast, ka Dieva prāts piepildās jebkurā situācijā. Starpība starp mums un tā laika tautu ir. Ticīgie šodien pasaules vidū ir diezgan maza saujiņa. Citās zemēs vairāk, turpat svētdienās nestrādā, bet mūsu dievzemītē mēs esam pavisam maz, un tomēr mēs cenšamies saklausīt Dieva balsi. Un ir arī pozitīva atšķirība. Mēs varam sevi labāk aptvert šajā brīdī, šeit un tagad, un ieraudzīt savu vietu visā bezgalīgajā laika plūdumā, un tas ļauj daudz ko novērtēt. Jūdiem tāda iespēja nebija. Viņi zināja savu vecāku dzīves pieredzi, bet jūdu tauta patiešām bija izredzēta. Tur viss viņa dzīvē gāja uz vienu mērķi, uz Mesijas sagaidīšanu, un tādēļ viņi šo daudz dziļāko vēstures atziņu un tradīciju uzturēja mutvārdos. Mēs to šodien saucam par pestīšanas vēsturi. Reizi gadā jūdiem bija svētku diena, kurā dzimtas jaunākais uzdeva jautājumus dzimtas vecākajam. Un tā tas atkārtojās katru gadu. Tautas glābšanas, Dieva izglābšanas stāsts tika uzturēts atmiņā. Tā tas ir atnācis arī līdz mums, jo pēc tam jau šis stāsts bija saglabāts papirusu ruļļos un tagad ir lasāms Bībelē. Visas lietas ir labāk saprotamas caur cilvēku likteņiem. Un tur mēs sastopamies ar īpatnībām, ka vienu un to pašu uztveram dažādi. Un jo ilgāk to vērojam, jo top skaidrāks, ka tam nemaz nav kāda redzama pamata. Kā Pāvils raksta romiešiem: es daru to, ko ienīstu. Cilvēks to var just, bet var nenovērtēt, kur ir visa sākums un sakne, jo to tiem cilvēkiem, kas klausās, atklāja Kristus. Vecās derības bauslība tikai uzrāda grēku, un tas var novest galīgā nelaimes sajūtā. Negribas lietot vārdu depresija, jo tas ir medicīnas smagas slimības apzīmējums, bet mēs šad tad to lietojam kā sava sliktā garastāvokļa apzīmējumu. Tā nedrīkst ar vārdiem svaidīties. Cilvēka rakstura pretrunīgumu rāda šodienas lasījums Mateja evaņģēlijā. Un Jēzus to stāstīdams ir diezgan ass. Jānis Kristītājs sludinot, aicināja tautu atgriezties no grēkiem. Viņiem to bija smagi klausīties. Visi taču apkārt tā dzīvo, bet kādēļ sludina, ka mēs dzīvojam grēkā? Un jūdi par to uztraucās, jo viņi saprata, ko tas nozīmē. Tas nozīmē pestīšanas atņemšanu. Un tādēļ viņi tā metās uz Jāni ar tādu niknumu un sauca viņu pašu par velnu. Mums grēka vārds drīzāk nozīmē kādas izklaides, aizliegumu, bet tas mums neuzdzen tādas bailes kā jūdiem, jo jūdi Dievu zināja. Tad nāca Jēzus un sludināja pēc Jāņa. Viņš ēda un dzēra kā visi, tikai neievēroja tās noteiktās ārējās šķīstības normas, un tādēļ viņš bija slikts un nepieņemams. Jau bija partijas,
kas zināja, kā pareizi jādzīvo. Tādēļ tik bieži mēs dzirdam farizēju vārdus. Šodienas daudzās konfesijas ir tieši citāts no šīs rakstu vietas. Kāds cilvēks vienus bībeles vārdus saprot vienā veidā, cits citādi, un tur nekāds kompromiss nav sagaidāms, jo runa ir par izšķirošajiem vārdiem, par sakramentiem, kas ved uz pestīšanu. Tos pārkāpjot, zūd saite ar Kristu. Vai tas būtu klupšanas akmens ūdens daudzums kristībās, kuram jāpietiek vai nu uzliešanai vai pagremdēšanai, vai vīna un maizes pārvēršanas pakāpe, bet katrs paliek pie sava tulkojuma skaidrojuma. Citam atkal Dieva vārds ir pārāk stingrs, kā toreiz Jāņa teiktais. Citiem atkal kristieši ir palikuši pārāk liberāli un tur nav ko meklēt. Vienā vietā sievietes ir priesteris, citā atkal nedrīkst būt. Viena konfesija nedrīkst dejot, citiem jānāk baznīcā ar lakatiņu galvā. Nav nekādu problēmu. Arī pie mums reizēm sievietes nāk ar lakatu, bet tas ir labi līdz tam brīdim, kad kāds to pasludina par normu un par vienīgo patiesību, kas ved pie pestīšanas. Neklausiet, Kristus ved pie pestīšanas, nevis lakatiņš, vai pareizā svece, vai pareizā svētbilde. Ja pasauli dala lielākās kategorijās, tad visas konfesijas tomēr ir kristieši, kuri kaut kādu iemeslu, vēstures dēļ nevar nākt pie vienādas rakstu izpratnes, bet otrā pusē paliek tie, kuri Kristu noliedz vispār. Un Kristus un baznīca nevar gaidīt, ka šie noliedzēji, laicīgā pasaule, mūs saprastu ticībā un sekotu, vai vismaz ieklausītos brīdinājumos, kas nav izmainījušies no Jēzus Galilejas laika. Mūs kā ticīgos vienmēr izsmies un sauks par melnsvārčiem, kaut arī tādi mēs esam palikuši pavisam nedaudzās draudzēs. Un tas arī liecina, ka patiesībā neviens netaisās iedziļināties nopietni mūsu lietās, kā mēs te ģērbjamies, kādas dziesmas dziedam, viss tāpat ir skaidrs, tumsoņas. Pāvils saka miesa. Tā domā miesa, apzīmējot miesīgo, laicīgo, redzamā apziņu. Negarīgo, to vārdos nevar izteikt. Tā skaidrošanai Jēzus tik bieži lieto veselu rindu līdzību. Un arī šeit viņš mums rāda izeju, dod atbildi, kas nepieciešama kā dzīvības ūdens, jo bailes par savu dvēseli ir patiesas. Kā tad īsti ir pareizi? Tas ir jāsaprot arī man. Lai citi strīdās par vārdiem, bet kā būs ar mani? Un Kristus saka, esiet kā bērni, jo tie visu grib iemācīties. Un te nu mēs varam atcerēties, cik ātri viņi uzķer, cik ātri saprot, no kura vecāka ko var izdabūt ārā, no kā gardumu, no kā nēsāšanu uz rokām. Un mēs to ar smaidu vērojam, izpatīkam un cenšamies mācīt ar stingru mīlestību. Nu tā arī Dievs ar mums, ar saviem bērniem. Iesākumā un arī turpmāk svarīga ir attieksme. Mēs zinām vārdu bijībā, uzmanībā, sakoncentrētā pietātē. Tā ir tā bijība, par kuru runā raksti.
Dieva kā dzīves personas attieksme izpaužas žēlastībā, ko viņš katram dod citādi. Nav mehānisma un nav sabīdāma kaut kāda schēma. Varbūt senos laikos, kad bērns lūgšanas vārdus dzirdēja mātes krūti ēdot, varbūt tad bija vieglāk. Dieva vārds un atziņa ienāca ar mātes pienu, un bija vieglāk kā bērnam pie Dieva ienākt. Tagad tas notiek grūti. Ceļš ir tāls, un pa to ilgo laiku, kamēr tā klusā gara balss no augšienes izlaužas caur visiem postmodernā laikmeta spožumiem, gudrībām, skaļumiem, visu šo garo laiku cilvēks ir atstāts miesas varā. Gan savas fiziskās miesas, kura visu laiku prasa to, kas ir kaifīgs, gan laicīgās pasaules, kas saka, pilnīgi kā čūska ēdens dārzā, tu taču pats esi gudrs. Tev jau ir 1,5 augstskola iemācīta un beigta. Tu pats visu vari saprast un spēt. Pats, kā balodis pats būvēja, kamēr citi jau ligzdā bērnus perēja. Vienā vārdā šo pasaules attieksmi var nosaukt, kas pateiks, lepnība. Mēs šo vārdu lietojam vairākās nozīmēs vai iedziļināmies tā patiesajā saturā. Tas nav švauksts, kas ir dumi un smieklīgi lepns. Un tā nav oļņieta, kas ir traki lepna uz savu ticību un to visiem pa priekšu izrāda. Tas nav arī lepnums par labi padarītu darbu. Šai lepnībai tuvākais vārds ir iedomība uz sevi pašu, nerēķināšanās ar citiem. Sadzīvē tie būs skaļie runātāji transportā, skaļās mūzikas spēlētāji mājās, trakie braucēji uz ceļiem. Viņi domā par sevi visaugstākajos toņos, vai arī varbūt nemaz vairs nedomā, tikai lido kā uzvarētāji, pie zemes neskardamies un nevienu apkārt neredzēdami. Tādi var galvu apsist pret kādu stenderi, kas prasa pieliekties pirms ienākam. Būsiet redzējuši tās zemās durvis svētajā zemē, kas ved pie Kristus piemiņas vietas. Zemu jāpieliecas, lai ieietu tuvāk, vai pat ceļos jānometas. Kristus neturēja par kaunu jāt uz ēzeļa kumeļa, nedz savu krustu nevainīgam nest, ne skaņas neizdvesa. Šajos Mateja evaņģēlija vārdos tiek atklāta Kristus saikne ar Tēvu. Tieši Kristum ir dota pestīšanas vara. Pie viņa, caur viņu mēs varam reiz nonākt valstībā pie Tēva. Kristietim ir jāsaprot, kāda ir Kristus nozīme, ka labos darbus, par ko lepniem būt, mēs darām pēc viņa pavēles un ar viņa doto gara spēku. Savā spēkā darītais neļauj Kristu ieraudzīt. Viņš ir durvis, kas ielaiž tās atverot un ienākot uz palikšanu, nevis palūrot pa šķirbu, vai tur spīd tā debesu gaisma vai nē. Iesvēts dievkalpojumā un laulību skaistumā šķiet, ka nospīdēja. Bija tāda sajūta, bet kur tagad palika? Kāpēc nākot šurp vairs nespīd tik spoži
un reizēm pat apkārt sāk kaut kas traucēt un krist uz nerviem. Ja esat par to bēdīgi, tad ir labi, jo tad tās ir ilgas pēc Kristus patiesās klātbūtnes. Ne tikai pēc debesu spožuma, jo atsevišķi tas nav aizsniedzams, tas nāk no Kristus tuvuma. Tas atvieglojums, ko mēs saņemam dievkalpojumā, nāk caur dzirdēto vārdu un svētā vakarēdienas sakramentu. Par to var stāstīt laicīgajai pasaulē, bet tas būs kā stāsts par cukura saldumu. Kamēr nebūs baudīts, tikmēr būs tukša skaņa, kas izsauks tikai aizdomas. Bet dzirdot tādas runas lielākā daudzumā, tās sasniegs pretējo efektu un pat pretdarbību. Nāciet šurp pie manis visi, Kristus saka. Nāciet un lūdziet un saņemiet. Ticībā saņemiet un paturiet. Nelieciet plauktā, nelieciet starp Bībeles lapām, bet lietojiet manu žēlastības pilno klātbūtni sev par svētību ikdienas. Es esmu tajā laivā, tajā bankā, tajā auto un tajā baznīcā pie jums. Esot ar mani, visas lietas iegūs to dziļāko jēgu, kas ved pie Dieva, un tad pat grūtības ir panesams. Šajā laikā, kad daudziem no mums ir grūti, varētu gaidīt, ka baznīcas būs pilnākas, tā žurnālisti reizēm jautā. Nē, kā redziet, mūsu ir mazāk. Nevar teikt arī, ka Jūrmalā, ja nu vienīgi ar lietus sargu staigā gar jūras malu. Kur viņi ir? Kādēļ ne šeit, ja te ir tik labi, kā es stāstu un solu? Tādēļ, ka gribas saņemt redzamus, pasaulīgus atvieglojumus, algas, naudas, dāvanu veidā. Bet baznīca dod vārdā un garā. Tiem ir jāiesējas un jāaug, un tad arī cilvēks paaugs un pieaugs. Tad viņš būs sapratis daudzas lietas ar sirdi, bet neko daudz jau nemācēs paskaidrot, nevarēs atrast īstos vārdus, bet pašam viss būs skaidrs. No sirds to visiem novēlu, jo tad mūsu cerības piepildīsies, un mēs gavilēsim, sirdī gavilēsim, kā tauta Cahārija pravietojumā. Āmen!